Vai tev gatavojoties eksāmeniem ir bailes, ka tad, kad tu apsēdīsies rakstīt eksāmenu, pēkšņi viss, tu visu aizmirsīsi? Varbūt tev kādreiz pat tā ir gadījies un atmiņas par to vēl vajā un labāk par to neatcerēties. Šajā video es gribu kopīgi padomāt par to, kāpēc tā notiek. Kāpēc tu vari gatavoties, censties un tad apsēsties pie eksāmena un pēkšņi neko neatcerēties. Un padomāsim, ko tu vari darīt. Viena lieta, ko es vēlos tev teikt, tas ir pilnīgi normāli. Kaut ko aizmirst ir normāli, kaut ko neatcerēties ir normāli, kaut ko sajaukt ir normāli. Ļoti gatavoties un tad satraukties un tad nevarēt izdarīt to, ko tu vēlējies, arī ir pilnīgi normāli. Lai cik mums būtu gadi vai pieredzes ar šādām situācijām satiekas visi. Katrs cilvēks, kuram ir kādi svarīgi brīži dzīvē, piedzīvo šādas bailes. Un tiek ar tām galā. Un tas nozīmē, ka tu arī to vari. Un ja varbūt vēl nevar, tad var to iemācīties. Gribu tev piedāvāt šādu ideju, bildi, ka šajā brīdī, gluži kā datorā, tu mēģināji atvērt programmu eksāmens, un viņa ir iestrēgusi. Un tavs pieras ir sācies tas mazais smilšu pulkstenītis, kas griežās, un tagad īsti neko nevar izdarīt, ir vienkārši jāpagaida. Un kamēr mēs gaidām uz šo eksāmenu logu, mēs varam pastīties savā ekrānā un saprast, ka vispār ir atvērts ļoti daudz programmas jau fonā. Un viņas visas ēd enerģiju un uzmanību un laiku. Dažas no tām programmām varētu būt bailes, ka neizdosies. Bailes sarūktināt manus vecākus, manu skolotāju, sevi pašu. Varbūt viens loks ir atvērts un tur ir vienkārši lieliem burtiem uzrakstīts, tev reāli nekas nesanāks. Nosauksim to par skarbās paškritikas programmu, kur visu laiku fonā strādā un visu laiku ēd enerģiju un reāli traucē arī citām programmām strādāt. Viena programma, kas ir tikai spiedienam par to, ko es darīšu nākotnē, un varbūt trūkst kaut kādas atpūtas programmas. Vai vispār iespēja izslēgt visas programmas, aizvērt datoru un aiziet ārā. Nu, lūk, un šie visi atvērtie logi, visas tās programmas varbūt ir atvērtas dienām, nedēļām, mēnešiem, varbūt pat gadiem ilgi. Un visu šo laiku viņas vienkārši ēd tavu enerģiju. Un tāpēc varbūt to nezini. Un jo vairāk tādu atvērtu programmu un logu, tas var reāli novest pie tā, ka tev vienkārši ir pārslogota atmiņa. Tavs dators nevar pavilkt vairāk. Kāpēc tā notiek? Pirmais jautājums būtu, ja tev datorā nevaras programma, ilgi, tu taču tā kā nemet ārā visu datoru. Es ceru, ka nemet. Tu vienkārši saproti, sistēma ir noslogota, lietas sāk bremzēt. Būtu baigi muļķīgi, ja dators pēkšņi lādējot kaut kādu to lielo programmu izdomā, lai ietaupītu enerģiju, vajadzētu izslēgt ekrānu vai vienkārši izslēgties pašam. Labāk noteikti, lai tās lietas varbūt iesprūst vai iebremzē, kamēr mēs saprotam, kas notiek un varam pārdalīt uzmanību, enerģiju un tā tālāk. Un tāpat es aicinu domāt tev par sevi. Ar tevi viss ir kārtībā, tu neesi izgāzies, tev nav jāmet sevi ārā, nav jāpadodas uzreiz šajā brīdī, kad neizdevās, kā tu to biji plānojis. Jo šajā brīdī tava nervu sistēma, kura nedzīvo eksāmena realitātē, viņai ir vienalga, kas notiek, ja viņi jūt, ka ir spiediens un trauksme, vienalga, vai tas ir eksāmens, vai tas ir vilks vai lāči, kas tev tagad skrien pakaļ kā senos laikos. Kad stress pārsniedz noteikti robežu, nervu sistēma vienkārši pārslēdz, tā nedala starp eksāmenu un īstiem draudiem. Un rūpēties par tevi, sistēma saka, ok, iepauzēsim visu, kas no dzīvībai svarīgs. Tā vienkārši mēģina tev pasargāt. Un tas ir labs, svarīgs, tev noderīgs signāls. Visātrākais veids, kā apstāties, ir vienkārši pievērsties savam ķermenim. Un tad, kad pievērs uzmanību savam ķermenim, tu gluži tā kā dod viņam ziņu, ka es esmu šeit, mēs esam drošībā, un ļaut savai nervu sistēmai saprast, ka viss ir kārtībā, un iziet no trauksmes stāvokļa. Tu, piemēram, vari ieelpot skaitot līdz 10, un tad izelpot skaitot līdz 10. Un darīt to 3 reizes, un jau būs minūte, un tu jau minūti būsi apzināti un lēni paelpojies, atgriezies šeit un tagad, ar to jau pietiek. Tu vari vienkārši pamanīt visas savas 5 maņas. Tu vari paskatīties, ko es redzu, ko es dzirdu, ko es saustu, ko es sagaršoju, ko es varbūt sataustu. Un kamēr tu iziesi vienu vai vairākas reizes cauri visām maņām, tu arī būsi šeit un tagad savā ķermenī, un nervu sistēma varēs saprast, mēs sēžam pie eksāmena galda, viss ir kārtībā, nav dzīvības un nāves jautājums, ok, mēs varam palaist vairāk enerģiju, izslēgt kaut kādas liekas programmas un laižam, atveram eksāmenu programmu. Kad tu dod savu brīdi apstāties, ieelpot un nomierināties,
Tas nekad nav tik ilgi, kā mums pašiem šķiet. Tas var būt viens mirklis. Un tas noteikti ir labāks solis, kā družaini kaut ko saprast, cīnīties ar dusmēm, bailām, kaunu un tajā visā aizmirst, ka tu taču gatavojies, tu taču zini. Un, ja arī tu ārkārtīgi negatavojies, nu kādā stundā taču biji klāt un kaut ko jau tu atcerēsies. Tā zināšanas tur tavā galvā ir, un tās sašķirot un atrast varēsi daudz labāk, ja tu jutīsies mierīgi. Gatavojoties nākamajam eksāmenam vai citam svarīgam notikumam, atceries, ja kādā brīdī tavs prāts izslēdzas vai iestrēgst, ar tevi viss ir kārtībā. Tavas zināšanas tur ir, šī ir normāla, vispār cilvēcīga pieredze, tev vienkārši jābūt klātesošam šajā brīdī, lai vari atgriezties, pieslēgties un atcerēties visu, ko tu jau zini un visu, kam tu esi gatavojies. Tu neesi viena vai viens šajā pieredzē. Tu dari labāko un tu vari lepoties ar sevi, un tev viss izdosies. Ja tev patika un vēlies vēl šādus video, tad var man uzsaukt tēju vai ieteikt kādu savu ideju, par ko mēs varētu kopīgi padomāt. Tā! Ja tu jūti, ka mācību vai dzīves spiediens šobrīd tev ir pārāk liels, lūdzu nekavējies un runā ar kādu pieaugušo, kam uzticies, vai droši zvani jauniešu atbalsta tālrunim jebkurā diennakts laikā. Galvenais – nepaliec viens savās grūtībās. Šis video ir informatīvs. Lai saņemtu palīdzību un atbalstu tieši tev, lūdzu meklē to pie atbilstošajiem profesionāļiem. Tev viss izdosies!